Liela daļa Latvijas uzņēmēji, tā skaitā es pie viņiem varētu pieskaitīt arī sevi, uzskata savus datoru prasmes par pietiekamām. Lai gan, ja mēs paraugāmies uz digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu, jeb DESI indeksu, kā to dēvē saīsinājumā, virs pamata zināšanām pagājušajā gadā Latvijas biznesa vide neizskatās labi, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs esam 3. no beigām, protams, atkal pirms Rumānijas un Bulgārijas. Lai šo situāciju labotu, Latvijā ir iestartēta programma, kuras nosaukums ir LIFT. To organizē Latvijas IT klāsters sadarbībā ar Rīgas biznesa skolu, un tajā uzņēmēji ar saviem darbiniekiem ir aicināti pieteikties uz programmām, kuru mērķis ir paaugstināt šo datoru pratības līmeni. Lai par to vairāk pastāstītu, es studijā esmu uzaicinājis IT klāstera vadītāju Aigu Irmeju un programmas LIFT saturisko vadītāju Zandu Vipuli. Uzmanību mūsu sarunai. Es laikam te gribētu izdalīt 2 tēmas. Viens ir pašas prasmes, ko mēs protam, ko mēs zinām, kā mēs mākam pielietot konkrētas tehnoloģijas, kā mēs saprotam, kā konkrētā tehnoloģija strādā, kā es to varu izmantot, bet pamatā visam vēl ir izpratne. Vai mēs vispār saprotam, ko, piemēram, ar to pašu mākslīgo intelektu mēs varam izdarīt, vai mēs vispār saprotam, kā tehnoloģijas strādā. Un mēs jau runājam ar biznesa auditoriju, un bieži vien mēs esam sastapušies ar uzņēmumiem, īpaši, protams, tie ir mazie uzņēmumi, kuriem nav iespēja, algot veselu IT dienestu. Un ka viņi saka, jā, es zinu, ka izmantot tehnoloģijas tas ir labi, ka tas man arī palīdzēs, bet es patiešām nezinu kā. Un es patiešām nezinu ko. Un tā, ka tas viss sākas ar tādu izpratnes veidošanu par to, ka tie ir rīki, kas tev var palīdzēt tavam biznesam, tavām vajadzībām. Un bieži vien tā saruna tad tā arī sākās. Man saka, klausies, kādu mākslīgā intelekta rīku es izmantoju. Un tad mēs parasti sakam, bet ko jūs gribat izdarīt? Ja? Kāds ir tas mērķis? Un vienmēr jau apakšā ir tas biznesa mērķis. Tā, ka pašas prasmes tā ir viena lieta, bet tā kopējā izpratne, tā ir viena vesela liela tēma, ar ko arī mēs strādājam. Man jau šķiet, ka, piemēram, es esmu diezgan pratīgs. Es varētu, saukt sevi par tādu diezgan zinošu lietotāju. Bet tas ir tikai man tā šķiet. Jo vismaz ar tiem ikdienas darbiņiem, ar kuriem man ir jāsaskaras, es ikdienā varbūt esmu pieredzis darīt daudzas lietas ļoti rutinēt, un līdz ar to es esmu pieredzis arī tos ceļus, īstceļus kaut kādus iet, kurus es esmu atradis savā laukā. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, un es droši vien domāju, jūs varēsiet arī ar to papildināt, ka arī manā laukā pasaulē noteikti tur ārā ir rīki, instrumenti, par kuriem man nav pat ne mazākās idejas, un es varētu iespējams darīt vēl vairāk un būt vēl sekmīgāks savā lietā, ko es daru, teiksim, kaut kādā biznesā, ja es to zinātu, vai ne? Tas droši vien ir tas stāsts, jo pat arī tiem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka viņi pietiekami daudz zina šajā jomā, noteikti būs visādi pārsteigumi, tad, ja viņi ir, caur šo te programmu ies, vai ne? Tieši tāds ir īstenībā mūsu novērojums. Mēs pirms atnāk uz kursiem lūdzam aizpildīt anketu. Un cilvēki, kas dalībnieki, viņi jau tāpat sevi novērtē pietiekami augstu, īstenībā tehnoloģiju apguvē. Līdzīgi Kristap varētu teikt, tu varbūt atzīmētu, ka tev prasītu no skalā no 1 līdz 10, cik tu būtu, tad tu atzīmētu 9, 10, 8. Ja? Katru reizi īstenībā pēc mākslīgā intelekta lekcijām un pēc tām, kurām mēs nodrošinām, novērtējums ir zemāks pēc tās pasākuma. Tāpēc, ka tu saproti, cik daudz tu vēl nesaproti. Man liekas, ir arī tas teiciens, ja, jo tu vairāk zini, ja tu vairāk saproti, ko tu nezini. Un tieši tāds ir arī novērtējums katru reizi pēc mūsu lekcijām, kad īstenībā augstāk, ja tu saproti, ka tu tomēr esmu drusciņ zemāk un kad ir vēl tik daudz iespējas, kas man ir jāaug un jāpilnveidojās. Tā kā tieši tā, kad vienkārši, bet kurš atnesīs tos stūrus? Tas ir labi, jā, tā ir viena lieta. Bet otrs, Aiga, es sadzirdēju, ko tu teici par to, ka mēs strādājam ar tiem, kuri nav tie, kas grib un varbūt paši tā uzreiz atnāk. Kā tad viņus var dabūt tos, kuri nenāk paši?
Droši vien, ka viens no tādiem rīkiem, kurus mēs izmantojam, ir tieši mūsu reģionālie partneri. Tātad liela daļa, protams, uzņēmumu, kurus grūtāk ir aizsniegt, patiesībā tieši ir reģionos. To mēs arī redzam pēc tādas pamērot atsaucību un aktivitāti pret kopējo aktīvo reģistrēto uzņēmumu skaitu. Tā tagad atkal izmantojam datus un paskatāmies. Un, protams, mēs redzam, ka Rīga, Pierīga ir aktīvākie no atsaucības viedokļa, reģioni. Un tam seko Vidzeme, Kurzeme un Latgale, Zemgale ir, es gribētu teikt, visgrūtāk aizsniedzamā. Tātad mums ir reģionālie partneri, kuri ir uz vietas, un ir ļoti svarīgi, ka reģionos ir cilvēki, kuri tad arī var strādāt. Un, protams, arī otrs veids, kā aizsniegt uzņēmumu, ir savukārt caur industriju vertikāliem. Tātad mēs ejam gan vertikāli, gan horizontāli, un tad ceram, ka vismaz ir lielākas iespējas aizsniegt šos uzņēmumus. Un pie mums nāk uzņēmumi, kuri tieši tā kā es teicu, kurš atnāk un saka, es tā kā zinu, ka es kaut ko gribu, bet es nezinu, kā sākt. Un tad mēs attiecīgi piedāvājam, mums ir tādi Kickstart treniņi, ar kuriem tieši šādi arī strādājam, ka mēs runājam par biznesa mērķiem, par biznesa vajadzībām, arī par biznesa sapņiem. Kādu tu vēlētos redzēt savu biznesu, savu kaut vai mazo biznesu, kas tev ir, bet kādu tu to vēlētos redzēt pēc 5 gadiem, varbūt pat pēc jau 2 gadiem. Un tad mēs skatāmies, bet ir tehnoloģijas, kas tev palīdzēs, un tas nebūs tikai sapnis, bet tas būs kaut kas aizsniedzams un reāls mērķis. Šis ļoti labi izklausās par tiem sapņiem, jo patiesībā tas liek cilvēkam rosināt domāt to, kādu es redzu to savu biznesu, un ja jums ir jau gatavi instrumenti, kurus varat šim cilvēkam iedot, tā uzreiz ir dubulta motivācija man mācīties arī kaut ko. Noteikti tā. Tieši tā, jo atkal lēmumu par to, kādus rīkus izmantot, vai izmantot un kādā veidā izmantot, tas ir biznesa lēmums. Tas nav tehnisks lēmums vai tas nav tehnoloģija lēmums. Tas ir tavs biznesa lēmums. Tu vari izmantot, tu vari neizmantot, tu vari turpināt strādāt tā, kā tu gribi, bet tad ir jārēķinās atkal ar sekām, bet tā būs tava izvēle. Ja? Atceramies visi, kas esam ceļojuši kaut vai par vidusjūras piekrastes ciematiņiem. Ja? Tur tās mazie veikaliņi vai mazie restorāniņi, kur no rīta iebrauc jūrā ar laiviņu zvejnieks un ko saķer to vakarā ceļ galdā saviem viesiem savā mazajā kafejnīcā. Ja? Un viņam ir labi, tā ir viņa dzīve, viņš jūtas piepildīts un viņam neko vairāk nevajag. Un viņam nevajag paplašināties uz lielveikalu tas arī ir interesants jautājums par šīm ambīcijām. Varbūt Zanda var papildināt par šīm ambīcijām. Jūs abas droši vien varat pakomentēt. Mēs esam arī paņēmuši tādu mini MBA, mākslīgais intelekts biznesa automatizācijā. Kad mēs tieši tā arī palīdzēsim iet pa soļiem 7-8 nedēļu garumā, tad pirmo reizi mēs mēģināsim viņu no māja līdz jūnijam, un kad tiešām uzņēmums var atnākt, apskatīties pirmajā nedēļā, vienkārši mākslīgā intelekta pamatus, saprast, kādas ir iespējas. Nākošajā nedēļā apdomāt dažādas tūļus, kādi rīki ir pieejami, ko mēs varam izdarīt ar viņiem, saprast arī savus biznesa procesus, kur tos varētu pielietot. Tad nākošajās lekcijās apdomāt, kas ir reāli iespējams, ko reāli iespējams ir izveidot, kādi dati ir vajadzīgi, vai tādi viņam ir pieejami, vai viņus varētu savākt ilgtermiņā, un tad pēc tam jau veidot to automatizāciju un izvēlēties piemērots rīks. Mums tieši tāds produkts ir šobrīd piedāvājumā, 7-8 nedēļas, tu intensīvi pat pats, bez programmēšanas pieredzes, pats domājot no biznesa perspektīvas, ko tev vajag izdarīt, tev parādīs jau dažādus rīkus, tu pats varēsi saprast, kas der, kas nedara, un pieredzējuši pasniedzēju uzraudzībā izvēlēties, pielikt, pielāgot savai situācijai. Jā. 7-8 nedēļas, un tas būs tieši tas, kas ir paredzēts šī mini MBA, mākslīgais intelekts biznesa automatizācijā. Izklausās ļoti labi, jā. Kur šādam var pieteikties, vai tas jau ir pilns, jau aizpildīts?
Vēl nav, mēs arī esam gatavi paplašināties, kā ir vajadzības pēc nepieciešamības. Tad šie kursi, kas ir sadarbībā IT klasters kopā ar Rīgas biznesa skolu, mums ir lift kursi, kurās ir, tad var pieteikties rbs.lift, un tur ir tieši šie kursi pieejami, tur gan dažādi ir mini MBA inovāciju vadībā, mums ir arī mākslīgā intelekta darbnīcas ir, bet tieši tas kurs ir, jā, tā kā mākslīga mini MBA, kā RBS ir arī Rīgas biznesa skola arī ir zināmāka ar MBA stadijām, tad mēs tādu maziņo piedāvājam šeit biznesa automatizācijas. Jā, šis izklausās ļoti labi. Un par pārējām programmām runājot, labi, šī ir tāda, kur es saprotu, tad ir tāda, jau varbūt tādiem cilvēkiem, kuri vairāk kaut ko zina un tāds mazliet advancētāks līmenis, bet kas vēl ir pieejams, kāda veida kursi? Jā. Ja mākslīgais intelekts, lai beidzot mēs sāktu viņu pa īstam izmantot. Mums ir 5 darbnīcas, mākslīgā intelekta darbnīcas, kurās, pieņemsim, 3 stundas ir mums ChatGPT, Clouds vai Copilots. Vienkārši nosēžamies un kopā ar pasniedzēju testējam visas iespējamās funkcijas. Ja mēs nezinām, kur sākt, apsēžamies šī darbnīcā 3 stundās, un mēs sapratīsim, ko mēs no ChatGPT vai no Cloud vai Copilot, atkarībā, ko mēs lietojam, ko mēs varam izdarīt. Un tas ir tā labā lieta. Tad ir arī viena darbnīca par multimēdijiem, ko mēs varam izdarīt ar vizuālo skatījumu, audio ierakstiem un arī video. Un tad ir 3. arī, ja mēs lietojam vairāk Excel, tad ko mēs varam izdarīt Excelī un ChatGPT savienojumos vai tajos Copilot arī. Jā. Tas ir pielāgots. Tur būs, protams, atšķirības, parādīs arī nianses, kā atšķirās starp šiem dažādajiem rīkiem, bet katrs lieto savējies. Ja ir Microsoft produkts, tad vairāk ir Copilot. Parastiem lietotiem bieži vien ir tas ChatGPT, mums asociējās arī vismaz ar to. Tā kā jā, šīs parastās praktiskās meistarklases darbnīcas ir tās, ar kurām mēs ieteiktu sākt, ja tad uzreiz sāc apzināties, kādas ir mākslīgā intelekta iespējas. Tāpat arī mums ir mākslīgā intelekta iespējas vadītājiem, tāds intro sesijas, kas arī, kas ļauj ieskicēt, kādas varētu būt šīs vīzijas, kurās mēs varētu darboties. Jā, tad, varbūt šos sapņus ieraudzīt. Starp citu par rīkiem runājot, un tagad klausoties par Excel, līdzīga pieredze man ir bijusi par PowerPoint, kur arī iemācoties veidot ātrāk patiesībā šīs prezentācijas, tiek ietaupīts ļoti daudz laika, jo parasti veidojot prezentācijas vai tos stāstus, tas prasa tomēr tur kārtīgi pieķerties tādu vienu darba dienu. Un, ja tagad to var izdarīt 2 stundās vai pat 40 minūtēs, tā ir pilnīgi cita pasaule, kas paverās. Tīri no tāda arī laika taupīšanas viedokļa. Prezentācijas labākas varbūt nepaliek, bet vismaz tas laiks tiek ietaupīts. Tas ir, man liekas, arī ļoti svarīgi. Tagad es laikam gribētu piebilst, ka, ja mēs pieķeramies, piemēram, par prezentāciju veidošanu un mākslīgā intelekta rīkiem, rīki ir dažādi. Un es teiktu, tā rīku pārbagātība arī pat varētu būt mulsinoša. Man pašai ir pagājis pietiekami ilgs laiks pamēģinot vienu rīku, otru rīku, saprotot, kurš man der un kurš man neder. Varbūt kādam citam, veids, kā strādā, ir viens rīks palīdz, bet, es vairākus mākslīgā intelekta rīkus tieši prezentāciju veidošanai atzinu, kā man neder. To vēl viens nespēja tevi, kā saka tevi. Jā, tā ka tur ir vienkārši jāskatās un jāmēģina, un nebūs nekad atkal tāds viens universālais, kas der visiem. Tā ka atkal tas ir katra paša izvēle, katra paša veids, kā strādā, un arī galu galā, ko mēs gribam redzēt. Vai šīm visām programmām ir kāds termiņš, līdz kurām tās darbojās, vai es varu izlemt arī septembrī sākt vai kaut kādā novembrī? Šobrīd šīs visas programmas ir pieejamas ar de minimis atbalstu 100% apjomā. Līdz ar to ir aicinām visus izmantot un vēlams jau šobrīd, bet piesakoties vienreiz, īstenībā šī programma ir līdz 2028. gada 30. jūnijam, un tā kā vēl var visu paspēt. Bet aicinām izmantot pēc maksimāli ātrāk, lai pēc iespējas vairāk gan prasmes apgūt, gan pēc iespējas vairāk darbinieks varētu apmācīt. Jā, jo tas ir paredzēts tieši uzņēmumiem un viņu darbiniekiem, lai uzlabotu šīs digitalizācijas prasmes dažādos līmeņos. Un tāpēc
aicinām maksimāli ātri to izmantot. Lai arī būtu arī ekrānā redzam RBS lift, tātad, kur var pieteikties, un no turienes tad droši vien arī mūsu ceļojums sākas. Ļoti labi. Zanda Vīpole, Aiga Irmēja, paldies jums par laiku un par to, ko veltiet Mediānai. Paldies!